Vīrietis, kurš mēģināja nogalināt Trumpu, esot uzrakstījis manifestu un nosūtījis to ģimenei pirms apšaudes, kas notika Baltānama korespondentu vakariņu laikā. Un tagad izmeklēšana norāda uz vēl nopietnākām aizdomām. Uzbrukums Donaldam Trumpam iespējams tika plānots iepriekš, ar pazīmēm pašā aizdomās turamā mājā un pat ar ziņojumiem par māsas iesaistīšanos. Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reāla laikā, augstākajā žurnālistikas kvalitātē, kāda jebkad redzēta, ar uzticamības standartu Milsona Alves News. Lieta iegūs spēku šajā svētdienā, 2026. gada 26. aprīlī, pēc tam, kad Amerikas varas iestādes identificēja 31 gadu veco Kolu Allenu kā aizdomās turēto par apšaudes izraisīšanu. Vašingtonas Hilton viesnīcā, Vašingtonā, Baltānama korespondentu vakariņu laikā, galvenās aizdomas ir, ka Allens tur neieradās nejauši. Viņš iespējams bija ceļojis no Kalifornijas uz Amerikas galvaspilsētu ar jau izveidotu nodomu, skaidru politisku mērķi un manifestu, kas tika nosūtīts ģimenes locekļiem pirms rīcības. Saskaņā ar Fox News un CBS News izplatīto informāciju, Allena brālis iespējams bija brīdinājis varas iestādes pēc tam, kad saņēma iespējamo manifestu. Šis ir viens no svarīgākajiem izmeklēšanas punktiem. Dokuments iespējams tika nosūtīts ģimenes locekļiem neilgi pirms uzbrukuma, un tajā aizdomās turētais bija norādījis, ka viņa mērķis ir Trumpa administrācijas amatpersonas. Ievērojot pavēli, papildus nozīmei, sākot no augstākajiem līdz zemākajiem vārdiem, līnija, kas nosvers pret Allenu, ir vienkārša un skarba. Viņš iespējams bija izbraucis no Torrents Losandželos apgabalā, šķērsojis Amerikas teritoriju ar vilcienu, devies caur Čikāgu un ieradies Vašingtonā, lai īstenotu plānu. Fox News ziņoja, ka aģenti devās uz māju, kas saistīta ar aizdomās turēto Kalifornijā, meklēja mājas novērošanas kameru ierakstus un runāja ar kaimiņiem. Kamēr izmeklētāji mēģināja atjaunot katru soli pirms uzbrukuma, ģimene tagad parādās kā galvenais posms. Nav publiska apstiprinājuma, ka māsa būtu piedalījusies plānā, taču viņa jau ir nonākusi izmeklēšanas redzeslokā. Saskaņā ar Fox News sniegto ziņojumu, māsa runāja ar varas iestādēm un teica, Allens izteica komentārus par nepieciešamību risināt pašreizējās problēmas. Šis izteikums, kopā ar iespējamo manifestu, palīdz izmeklētājiem vērtēt šo lietu kā tādu, ko iespējams ir veicinājusi radikalizācija. Politiskā aizvainojuma sajūta un sagrozīts personīgās misijas redzējums. Vissatraucošākais ir tas, ka pati ģimenes vide iespējams bija saņēmusi signālus jau pirms mēģinājuma. Brālis iespējams izsauca policiju pēc tam, kad bija redzējis manifestu saturu, bet māsa bija pastāstījusi par dīvainām runām. Vecāki pēc izplatītās informācijas arī sadarbojās ar izmeklētājiem. Tas liek uzdot nopietnu jautājumu, kurš ko zināja, kad uzzināja un kāpēc tika dots brīdinājums. Pietiekami, lai aizkavētu aizdomās turamā ierašanos pasākumā. Allens tika raksturots no varas iestāžu puses kā vīrietis ar tehnisko izglītību un pieredzi. Saistīts ar izglītību. Viņš studēja mehānikas inženieriju Kalifornijas Tehnoloģiju institūtā. Bija saistīts ar tehnoloģijām un pat strādāja ar studentiem. Amerikāņu ziņu pārraidēs šī pretruna kļuva par vienu no satraucošākajiem aspektiem. Kā cilvēks ar šķietami parastu dzīves gājumu, ģimeni un dzīvi varēja nonākt līdz tam, ka mēģināja uzbrukt prezidenta pasākumam, atbildi sāka parādīties. Tā ir radikalizācija, nevis pēkšņa uzliesmošana, bet gan ceļš, ko veido idejas, izolācija, sašutums un plānošana. Manifests kļuva par vissensitīvāko pierādījumu. Pēc CBS News ziņām Allens esot rakstījis, ka viesnīcas darbinieki, parastie viesi un aģenti nebija galvenie mērķi. Taču viņš norādīja, ka varētu viņus apiet, lai sasniegtu Trumpa valdības amatpersonas. Šī daļa parāda viņa vēsumu. Viņš nebūtu tur tikai, lai radītu nekārtības. Ir aizdomas, ka viņš vēlējās pietuvoties politiskajai elitei, kas bija klāt vakariņās. Trumps apgalvoja, ka aizdomās turamais bija nelīdzsvarots vīrietis un teica, ka viņš esot uzrakstījis antikristīgu manifestu. Reuters ziņoja, ka prezidents arī minēja, ka ģimenes locekļi jau iepriekš bija izrādījuši bažas par Allenu. Trumpa ieskatā šis gadījums atkal izgaismo politiskās vardarbības risku pret viņu un viņa komandas locekļiem. Izmeklēšana arī cenšas saprast Allena saikni grupa. Grupa saukta par Wide Awakes tika minēta kā atvērts tīkls, kas vērsts uz radošu sadarbību un nākotnes pārradīšanu. Taču izmeklētājiem jebkura saikne ir rūpīgi jāizvērtē. Dalība grupā
politiskā runa, kontakti, publikācijas, ziņas un iespējamā ietekme. Nekas no tā vien pats par sevi nepierāda, ka aiz uzbrukuma stāv kāds tīkls. Taču viss tiek ņemts vērā, kad aizdomās turamais atstāja manifestu un dodas uz pasākumu, kurā piedalās prezidents. Māja Toransā kļuva par centrālo punktu. FIB aģenti apmeklēja šo adresi, gāja no durvīm uz durvīm, meklēja video novērošanas ierakstus un runāja ar iedzīvotājiem. Kaimiņi sacīja, ka bija šokēti uzzinot, ka aizdomās turētais dzīvoja šajā apkaimē. Šāda veida reakcija parasti parādās, kad lieta ir saistīta ar kādu, kurš rajonā īpaši neizcēlās, bet, kā norāda policija, viņam bija redzams bīstams pārmaiņas pazīmes. Pasākuma drošība arī tika apšaubīta. Pats manifests pēc Fox News komentētāja teiktā esot kritizējis vai izsmējis viesnīcā redzētos drošības pasākumus. Šī detaļa ir nopietna, jo liecina, ka Alens varēja būt pamanījis nepilnības vai uzskatījis, ka spēs pārvarēt aizsardzību. Pasākumam, kurā piedalās Donalds Trumps, valdības pārstāvji, prese un konfederācijas uzaicinātie, jebkura kontroles kļūme kļūst par nacionālu satraukumu. Aizdomas, ka Trumps bija viens no galvenajiem mērķiem, vēl vairāk pastiprina uzbrukuma politisko nozīmi. Reuters ziņoja, ka amatpersonas uzskata prezidentu par varbūtēju mērķi. CBS News norādīja, ka manifestā bija runa par Trumpa administrācijas amatpersonu izraudzīšanos par mērķiem pēc hierarhijas, pat ja Trumpa vārds neparādās katrā publiskotajā fragmentā. Viņa klātbūtne pasākumā un manifesta saturs iekļauj šo gadījumu politiskās vardarbības pret pašreizējo valdību ietvaros. Un te sākās visneērtākā daļa. Ģimene no šī stāsta nav izslēgta. Brālis iespējams saņēma materiālu un paziņoja policijai. Māsa iespējams sniedz informāciju par iepriekšējiem izteikumiem. Vecāki esot sadarbojušies. Tas nenozīmē, ka visi ir vainīgi, bet tas nozīmē, ka izmeklēšana tagad notiek ģimenes iekšienē, sarunās, zīmēs un mērķis ir saprast, vai manifests bija tikai iepriekšēja atzīšanās, atvadu vēstījums, provokācija vai daļa no plašāka plāna. Varas iestādes arī analizē mobīlos telefonus, datorus, sociālos tīklus un iespējamās ziņas. Viņi vēlas uzzināt, ar ko Elena sarunājās, ko viņa patērēja, kādas idejas atkārtoja. Vai viņa pētīja šo vietu, vai sekoja Trumpa dienas kārtībai, un vai saņēma tiešu vai netiešu palīdzību. Līdz šim publiskā versija runā par iespējamu vientuļu uzbrucēju, taču šādā gadījumā vārdu vientuļš drīkst lietot tikai pēc pilnīgas izmeklēšanas. Pirms tam viss ir jāpārbauda. Amerikāņu prese arī uzsvēra, ka uzbrukums notiek laikā, kad politiskā spriedze pieauga. Pēdējos gados sabiedriskās personas sāka saskarties ar biežākiem draudiem, un noskaņojums radikālo grupu vidū kļuva agresīvāks. Trumpa valdībai šis incidents pastiprina nepieciešamību pēc aizsardzības publiskos pasākumos, protokolu pārskatīšanas un ģimenes locekļu signālu uztveršanas kā nopietnus brīdinājumus. Pašlaik jau ir skaidrs, ka aizdomās turamais neparādījās Vašingtonas Hilton viesnīcā no zila gaisa. Viņa vārds tika identificēts, ceļojums tika izsekots. Manifests. Iespējams tika nosūtīts brālis, iespējams brīdināja policiju, māsa, iespējams ziņoja par satraucošiem izteikumiem. Un Trumps tika izvests no vakariņām ātras operācijas aizsardzībā, kas novērsa lielāku katastrofu. Galu galā šis manifests kļuva par lietas atslēgu, jo tas var parādīt ne tikai to, ko Elens vēlējās darīt, bet arī kāpēc viņš ticēja, ka viņam tas jādara. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai tu vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvas News kopienā.